Labrīt no lietainās Rēzeknes. Šodien ļoti lietaina diena, līs visu dienu, ir pelēks un ir diezgan bē. Mans rīts jau ir sācies ar naudas izmešanu pa labi un pa kreisi, jo Brexits un Latvijas valsts kase ir vienkārši super izgudrojumi. Un jā, lai tā būtu atļauja manam vīram te palikt, tev vajag baigi daudz naudas. Un tad viss var nokārtoties. Tas tā. Mazai liriskai atkāpei, bet tavai parunāsim beidzot par adīšanu. Jā, pēdējās 2 nedēļas kaut kā sagrozījās un salipa kopā, bet ir laiks atpakaļ labākā ritmā tikt. Smieklīga iemesla dēļ pagājušās nedēļas nosaukums ir izaugsme, bet es tikai šodien sapratu, ka es īsti līdz galam vispār nepaskaidroju, kāpēc es tādu nosaukumu ieliku virsrakstu tai nedēļam, tam blogam. Varbūt kāds arī piefiksēs, ka tas nosaukums ir dikti līdzīgs Renātes zeķedīšanas marta mēneša tēma zeķiem – izaugsme. Nu, un kaut kad iepriekš es runāju, ka manas izaugsmes zeķes gribēja būt entrelakas zeķes. Un mana izaugsme būtu tāda, ka tās es uzadītu pareizā izmērā. Jā. Bet, jo vairāk marta dienu pagāja, jo mazāk cerīgi tas izskatījās, ka man tas izdotos. Un tad bija tā, ka, jā, es apprecējos, dabūju vareni jauku dāvanu no Rūtas. Un tas man deva tādu mazliet ģeniālu ideju, ka manas marta izaugsmes zeķes ir manas līgavas zeķes. Pat ne līgavas, sievas zeķes. Tad, nu jā, šīs te zeķītes, kas ir adītas, no Rūtas dāvinātās dzijas, tagad es viņu parādīšu. Rūta mani pārsteidza ar visjaukāko dāvaniņu. Tie bija 2 kamoli online zeķu dzijas. Zilā krāsā. Kurš to varēja domāt, ka tā ir mana mīļākā krāsa? Jā. Un es uzreiz zināju, ka šīs pārtaps zeķēs man un viņam, sievai un vīram. Tad, nu jā, tā ir mana izaugsme. Es izaugu, mēs abi izaugām no drauga un draudzenes par sievu un vīru. Līdz ar to tās ir arī manas izaugsmu zeķes. Obviously, līdz marta beigām mums tad pārāk daudz nav palicis, bet nav arī maz. Tā kā domāju, ka savas zeķes noteikti paspēšu. Viņa zeķes, es iesākšu, kad varēšu, bet, nu jā, pašā zeķes dīšanas spēlēs jau piedalos tikai un vienīgi ar savējām. Un tādas tās ir ar mazu, kā viņu tur sauc, mazliet krutāku svikeli. Nu, negribētu lūdzu fokusēties, jā, fantastiski. Mazas pienītes. Savukārt, jā, te ir 2x2. Savukārt viņa zeķēm mana doma ir uztaisīt pīnes 4x4. Tā, lai mums ir, nu, tā kā līdzīgas zeķes, bet
manējās tādas tā kā nemaigākas, tādas delikātākas, un tad viņam būs lielākas pīnes. Bet vismaz mazliet kaut cik interesantāk nekā vienkārši parastais sviķēlis. Lūk tā. Tāpēc nosaukums bija izaugsme pagājušā nedēļas vlogam, jo tad man notika tā izaugsme tīri teorētiski. Bet es tā arī netiku līdz normālam adīšanas izklāstam, tāpēc varbūt nāksies arī šonedēļu par izaugsmi saukt, jo sanāk mums te izaugt baigi daudz un bieži dažādos veidos. Tā kā jā, vēl joprojām aktuāls nosaukums. Ko es vēl pasātīju? Dzija. Šitas ir tāds stilīgs kā kamols. Kur te vispār ir rakstīts? 150 grami, 315 metri. Man palikās, ka tā ir mazliet plānāka nekā DK dzija, bet pēc tam sapratu, ka nē, tomēr ir tas pats. Bet es adu, ja es normāli būtu adījusi ar 3 mm adatiņām, šoreiz es paņēmu 2,5 un vēl uzmetu par 4 valdziņiem vairāk nekā parasti. Bet arī es domāju, ka varbūt tās pīnes man limitēs to staipīgumu. Bet viss izskatās faktiski tieši tāpat kā parasti adījums, jo es adu tik vaļīgi, ka, jā, ko man dzētē. Jā. Arī mēģināju pievērst īpašu uzmanību tam, lai sāktu zeķes tajā pašā atkārtojumā, lai, tās ir kaut maz vienādas, cik iespējams vienādas. Tāpēc arī viņam sākšu adīt no jaunākā mola ar cerību, ka man te viss pietiks. Bet reku vēl viņiem ir dažādu krāsu piedāvājums. Ļoti skaisti. Jā. Tad tās ir manas marta zeķes. Viss notiek. Un vēl, ka zeķes tā arī vēl neesmu sākusi. Jā. Ko vēl? Cepure. Cepure, nemainās. Bet jau sāk likties, ka iespējams šitas te jau ir pietiekami daudz, lai varētu sākt noraukšanu. Un tad viss, tad jau viss tā kā notiksies mazliet ātrāk. Grūti saprast. Es te vakar mēģināju salikt. Pamēģināsim vēlreiz. Kaut kā tā. Vo. Man jau patīk. Man gan nav krabis matos iebāsts, bet jā, redz, krabim ir vieta un ausis apsaktas. Tagad man tikai vēl trenuškus vajag un kaut kādus semuškus. Jā, iespējams, man laikam labāk piestāv cepures bez tā jocīgā atloka. Tas nav jocīgs atloks, man vienkārši seja ir jocīga. Jā, protams, man patīk. Ir laiks noraukt. Tā, tas ir tas. Vēl es gribu mazu ideju jums piespēlēt. Šitas spīdumiņš vēl nekur nav aizceļojis no mana galda, un mani turpina
kacināt katru dienu, kad es sēžu pie galda. Katru minūti. Un es biju ieminējusies, ka man ir ideja šo te pielikt. Neslēkam, pilnībā nepastāstīju, vienkārši pateicu, ka man ir ideja. Respektīvi, mana ideja bija no sarkanas kokvilnas adīt tīkliņu džemperi. Tādu, kā man jau viens ir, vēl vienmēr. Un tad man bija ideja, ka es varētu šito arī pielikt klāt un sarkans ar tādu zeltu. Iespējams, manā galvā vismaz izskatījās ļoti feini. Bet, kas man te ienāca prātā pavisam nesen, man ir nutidens, tādā dzeltenīgi, sinepju, jaukā krāsā. 3 kamoli, 3 kūkas, 3 kaut kas. Un ja nu es to saliktu kopā ar šito. Kā jums šķiet? Bet es nezinu, kā, varbūt vest, jo 300 gramu nutidena gan jau tādam konkrētam džemperim nepietiks. Varbūt vestei. Jo veste joprojām ir bingo, vai ne? Jā. Veste no nutidena. Pagaidz izvilkšu. Vieglāk krāsas saprast. Šis nutidens ir pārdzīvojis daudz ko. Noteikti adīt ar to būs jautri. Bet jā. Kā jums šķiet? Ja es šito salikšu kopā kaut kādā adījumā, būs skaisti, būs interesanti. Ko es jums teicu? Man ir, cik te ir? Te ir 112 metri. Un man ir 3 tādi 330 metri. Baigi nesanāk domāt, matemātiski izspriest, kam man tas varētu pietikt. Bet, ja es pieņemsim netaisītu, neliktu šito valnīšos, tikai stāvā. Nu jā, kas ir labāk, šitas vai sarkans tīkliņi? Nav pateikts, ka arī tam man šitā pietiks. Tie dzīves lēmumi, kas ir jāpieņem. Bet nutidens jau tik ilgi stāv. Labi, ne tik ilgi kā tā sarkanā dzīve. Tā kā, ja jādīt visu pareizajā secībā, tad ilgāk gaida sarkanā dzīve. Bet sarkanā dzīve saglabājas mazliet labāk nekā šitas pārnešanu, pārlikšanu. Tāpēc, manuprāt, būtu jāiesāk ar šito. Bet, nezinu. Kādi jums ir ieteikumi, ja ir? Jūs neticēsiet, ko es šodien izdarīju. Es pieteicos testam. Vispār es nezinu, ko es drīkstu teikt. Gan jau ka neko. Vispār kāpēc pateicu? Tik līdz pateicu, nozīmē, ka es nofēlošu. Tā kā jā, es tev neteicu. Čau! Ir otrdiena. Bet sajūta tā kā būtu svētdiena. Mana cepure jau ir noraukšanas stadijā. Bet es beigšu to rādīt, jo tas izskatās pēc kaut kādas lupatas grīdis vienkārši šajā brīdī. Nākamreiz apsolu parādīt tikai tad, kad ir gatavā veidā, jau pabeigta. Zeķe mazliet kustinās priekšu, bet pat diezgan lēni. Bet, jā, tas tā kā arī viss.
Mana galvenā. Kāda galvenā? Man ir zefīri. Mani fokusē. Man ir lūk šāda zila grāmatiņa, kura diemžēl kaut kādā veidā nopļackājās un saskrāpējās un, respektīvi, diezgan čābīgi izskatās. Šī bija doma, ka mēs kolēģi vīru taisītu tādu kā scrapbook fotoalbumu, kur mums arī tika uz lapiņām uzrakstīt tur novēlējumi un viss kaut kas tāds, ko varētu vienkārši te ņemt un tā kā, ielīmēt, iemūžināt, lai paliek atmiņai. Bet tā kā vāks ir sapļatskāts, mēs izdomājām, ka mēs varētu uztaisīt kaut kādu tādu dekoratīvu koka, tā kā ne šabloniņu, bet, respektīvi dekoratīvus koka vāciņus. Varbūt aizmugurē, varbūt tikai priekšē. Jā. Un, tas tā kā būtu jāuzdizainerē. Jāizdomā, kā es to gribu. Jo būtu forši iekļaut arī mūsu kopbildi uz vāka. Jā. Vēl visas bildes nav saņemtas. Tad vēl nevar izvēlēties, kura būtu piemērotākā vākam. Bet kaut ko jau jāsāk domāt. Man ļoti patīk šie dekoratīvie stūrīši. Metāla. Tad iespējams tādu kā mazu atstarpīci no malas uzlīmēt virsū to koka vāciņu. Tas ir tāds kā mans viens no neadīšanas kreatīvajiem uzdevumiem. Bet tāpat laikā mēs esam sākuši plānot siltumnīcas būvniecību, tā kā galvā pilns ar idejām. Visādām un nevisādām. Bet, kad viss liekas ir ārpus manas kontroles, tad es daru to, ko es varu kontrolēt, kas ir zeķe un cepure. Tā kā jā. Viss. Mīļākā adīšanas tehnika ir adīšana atpakaļgaitā. Jā, valdziņu skaits nemazinās, adītais apjoms mazinās, bet, svarīga tehnika, jo, aizadījos pa daudz. Šajā rindā jau bija jānorauc, es neko nenoraucu, es tik turpināju bliest. Tagad nākas ārtīt. Negribas īsti vilkt ārā adatas, jo man bail, ka viss sāks, būs vēl trakāk. Tāpēc, šitā pa vienam valdziņam atpakaļ reversā. Labi, viss kārtībā. Man ir cepure! Es jau galīgi domāju, ka es šodien joprojām ir tāpat diena. Vēl joprojām ir gaišs. Es pilnīgi neticu, ka man ir cepure. Pabeigta. Noraukšana baigi ātri gāja. Visu tomēr nepabeidzu. Grūti arī bija izrēķināt. Nereiķināju arī, bet nezināju, kā pareizi to izrēķināt, bet daudzumu. Nē. Jā, sapratāt. Mohair izskatās tieši tāpat kā seansa sākumā. Bet jā, cepure, viss. Un kāds krabim ir vieta. Ausis ir aizsektas. Tas ir pilnīgi tas, ko es gribēju.
vienkārši perfekti. Jā, sākotnēji doma bija ar atloku, bet es sapratu, ka es izskatos pārāk hipsterīgi ar atlokiem. Ja vajag lūdzu ir arī. Labi, nav tik straki, un arī tam pietiek vieta, bet jā. Tas ir tieši tas, ko es gribēju. Es pat nezināju, ka es to gribēju, bet es gribēju šito, un man tas tagad ir. Viss ļoti priecīgi. Kur atvičāju, viss ir sašūts kopā, nav nekas, neko nešmalcos. Cīsiņa ādiņa ir gatava, cepura ir gatava. Skatos visādus vlogus, jo man ir ļoti daudz, kas iekrājies. Es šobrīd skatos Finish Knitting Stories. Man liekas, kaut kādu februāra epizodi. Tas ir cik es esmu tālu iekavējusi, tā teikt. Un jā, cītīgi noraucu. Tik cītīgi, ka vienu brīdi, kad pārgāju uz DPN-iem, man uz vienas adatas bija 5 valdziņu, uz vienas 4, uz divām 3. Neteiktu, ka esmu pats uzmanības kalngals. Drīzāk konkrēti grāvis, bet tas ir iekšienē, to neredz. Tas nevienu, tā teikt, nesāpina, vai ne? Bet man ļoti patīk man cepura. Labi, es iespējams mazliet nosēdināju, redzi. Varbūt kaut kad nākotnē par to nāksies man samaksāt, bet who am I? Man ir 2 pabeigti darbi vienā dienā. Manas izaugsmes zeķes ir pabeigtas. Un man ļoti patīk, un esmu ļoti priecīga. Un tās izskatās identiskas, kas ir fascinējuši. Jā, nē, es nevaru, es tam nespēju noticēt. Man ir zeķis un man ir cepura. Es esmu vienkārši varana. Tagad var braukt uz veikalu pēc ķefīra. Jā, es zinu, tā vēl nav mazgāta, formēta, bet tā jau bija rimčikā. Man ļoti patīk mani jaunā cepure. Čau, draudziņi, čau, draudziņi, mani mazie draudziņi. Ej mājās. Čau. Jau ir sestdiena. Cik man viss feini gāja, kad tas bija otrdien, tad trešdiena bija pilnīgs pretstats. Pirmo dienas daļu es pavadīju psihojot un lādot pilsonības un migrācijas un visus pārējos dienestus. Jo mūsdienās, lai dabūtu uzturēšanās atļauju Lielbritānijas pilsonim, ir sarežģīti, to sēdi līst. Un ļoti nervus pārbaudoši. Tā kā jā, trešdien es neko nedarīju. Tad ceturtdien mēs braucām uz Rīgu, uz Māja 2025 izstādi. Un man bija paņemts līdzi iesākt zeķes vīra. Un es tās iesāku, bet es laikam ārdīšu ārā, jo man liekas, es tās kaut kāda baigi platās uztaisīju. Jo manām zeķiem bija, es adīju visu 2x2, un tad krustoju pīnītes. Tad viņam es izdomāju adīt 4x4, un arī tad krustot lielākas pīnes. Bet manas aizdomas ir, ka valdziņu skaits ir, varbūt nav. Vienkārši jāsalīdzina ar viņa esošajām zeķiem, lai saprastu, vai tas ir ok vai nemaz nav ok. Jo iespējams nāksies ādīt ārā, un tad pieņemsim varbūt 2x4.
varbūt tas būs labāk. Tāpēc, jā, viss, ko es pavadīju, tas bija turpceļā uz Rīgu, atpakaļ atbrauc vēl vakar, izstādē gāja labi. Es dabūju jaunu keponu. Es tagad esmu Makitas brand ambassador. Labi, tu man iedeva par velti, jo es nopirku. Jo vīrs man nopirka jaunu mantiņu. Vīrs mīl, vīrs pērk labas dāvanas. Es varēšu. Man ir mini chainsaw. Vum, vum. Jā, man Makita ir mīļākais brands, jo mazliet zilā krāsā. Es esmu jau sakrājusi vairākus darba rīkus. Un jā, tad bija baigais prieks dabūt ķeponu. Jā, tas arī viss. Redzēs, ko šodien sola. Ārā ir tik labs laiks, ka jāiet ārā.